Kāpēc izlēmāt pieteikties šim pārgājienam? Izlēmu man interesē vienmēr kustība, tā ir mana interese, dzīvesveids. Ja? Kāds ir jūsu iešanas plāns šogad? Šogad tāpatās. Tik agresīvi ātri es neiešu vairāk. Mana sieva saka, hei, Viktor, tu taču izklaidējies, ko tu visu laiku skrien, būtībā viņas tā kā es esmu skrējis. Ej, vienkārši mierīgi ej un dabū to kaifu, prieku dabū no tā iešanas. Jā. Iešana bez pauzēm, bet tomēr jau pat nebūs problēmas ar kājām. Es domāju, ka es piebremzēšu bišķiņu tomēr. Vai esat gatavojies? Un kā jūs gatavojaties? Jā, speciāli neesmu gatavojies. Tomēr slodze ir. Viņa nav tik izteikta, jā, bet viņa tāda kā apvalks, tāda lēna, viņa akumulējās ar stundām. Vai ir kaut kas tāds, kas jūs satrauc pirms pasākuma? Varbūt tādēļ, ka šogad notiek septembrī, varbūt virziena maiņas dēļ, varbūt kāds citi virziena maiņas iemesli. Tas man ļoti iepatikās. Es esmu vienkārši priecīgs, esmu ļoti ziņkārīgs cilvēks. Un skaidrs, ka ja es kaut ko daru, negribas darīt tikai šajā virzienā vai kaut ko ar vienu tādu kustību. Gribas kaut ko pamainīt, pamēģināt no citas puses. Šīs gadījums ir tieši tas, kas dod cilvēkam tie, kas piedalījies kādreiz. Ja? Pamainīt savu virzienu un iet, un baudīt savu prieku no cita virziena, kā tā pamainīt rakursu, kā tādā veidā. Tas ir ļoti labi. Kā tā izdomājat. Es tiešām ļoti priecīgs. Kāds ir jūsu novēlējums esošajiem dalībniekiem un tie, kuri vēl domā? Tiem, kas tikai domā, tiem cilvēkiem noteikti vajag noskaņoties un iet. Ja ne šogad ne, ja nesanāc nevar paspēt vai kā, vai ieplānot, nākamgad vajag. Tādēļ, ka cilvēks var startēt, nav obligāti, teiksim, līdz galam. Galvenais, ka piedalīties, maksimāli, cik tu var, aizēj, finišē, kontrola punktā nākamajā vai nākamajā vai trešajā pat. Un viss, un tu jau pārvar tas 44 km vai 100, cik tu būs tagad. Un tie kas startēs, ja, tad es novēlu viņam tiešām no starta līdz finišam aiziet ar prieku, ar smaidu. Finišā noteikti smaidīt. Tā.